Nu, ko esiet sveicināti HR podkāstā. Šis podkāsts ir vēl viena iespēja cilvēku vadības ekspertiem dzirdēt dažādas pieredzes un iepazīt rīkus, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un to, kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Šodienas tēma ir gan aktuāla dažādās jomās, gan cilvēkiem individuāli, gan organizācijās. Pēdējā laikā diezgan bieži nāks dzirdēt, ka cilvēki īstenībā pamet darbu, izdeg, nav laimīgi savās darba vietās. Un ar ko tad tas ir saistīts? Vai stress nāk tieši no organizācijas, no tiem pienākumiem, kas ir jādara? Ja par šo tematu uz podkāstu esmu uzaicinājusi Marutu Freimani. Tad Maruta Freimane ir psihoterapeite, vada un strādā psiholoģijas un kognitīvu behaviorālās terapijas centru Intellego. Vai tas ir pareizi? Ļoti precīzi. Jā, ar Marutu es iepazinos, manuprāt, pirms 5 gadiem tas bija. Laikam jāsaka jau, ka vismaz pirms 5. Vismaz pirms 5 gadiem. Un tad jau mēs sākām domāt par to, kā ieviest apzinātības, stresa vadības mācības un dažādas atbalstus darbiniekiem. Jā, tad mazliet pastāst, Maruta, kas ir Intellego, ko tas dara, ar ko jūs nodarbojaties? Intellego, kā tu precīzi teici, ir psiholoģijas un kognitīvu behaviorālās terapijas centrs. Un tādā cilvēku valodā, ko tas nozīmē, kognitīvs tad saistīts ar domāšanu, behaviorāls ar uzvedību. Un to nereti salīdzinu ar tādu ideju, ka ja mēs iedomājamies tādu lielu pagalmu un kaut kādā vienā pagalma galā ir pirts, otrā pagalma galā ir upīte, un es gribu aiziet uz upīti, bet taciņa uz pirti ir ļoti labi iestaigāta. Un tā taciņa uz pirti ir tik labi iestaigāta, ka es tik un tā vienmēr aizēju uz pirti. Tā ir arī mums katram ir tādi mīļi, tipiski domāšanas un uzvedības modeļi, īsceļi, kas ir ok, kas atvieglo mums lēmumu pieņemšanu. Mums nav katru reizi no jauna jāpieņem lēmums, kā rīkoties kaut kādās noteiktās situācijās. No otras puses, ja man nepatīk tas, ko es sasniedzu, vai es nejūtos laimīgs, tad tas kognitīva behaviorālā terapeita darbs ir palīdzēt identificēt tos nepalīdzošos rīcības modeļus un palīdzēt apgūt jaunus, tādus funkcionālākus, veselīgākus, palīdzošākus. Un jā, viena no tām klientu grupām, ar ko Intellego strādā, ir individuālie klienti, tad individuālā terapija. Un es teiktu, tā ir tā pamata lieta, vai tas, no kā ir izaudzis viss pārējais Intellego, bet centrālā vērtība, droši vien domājot par visām klientu grupām, ir tādas pierādījumos balstītas metodes, kas nāk gan no kognitīva behaviorālās terapijas, gan no pētījumiem kopumā, psiholoģijā. Laikam jau no tiem pašiem Intellego pirmsākumiem tas viens no mūsu mērķiem ir bijis mēģināt tās metodes, kas nāk no terapijas, kas nāk no pētījumiem, pārtulkot arī tādā organizācijā saprotamā un pielietojamā formā un valodā. Jā, tad mūsu klausītājiem, es domāju, ka gan aktuāls jautājums arī, kas šodien stresa darba vietā, stress ikdienā, viss, kas nāk pāri cilvēkiem, informācijas apjoms, komunikācijas veidi, ko patiesībā tas traucēkļi šobrīd cilvēkiem ir diezgan daudz, un cilvēki izjūt stresu. Un iepriekš arī ir bijis tas stress, viņš ir bijis vienmēr. Taču kaut kā šobrīd īpaši pastiprināti cilvēki par to interesē. Vai tā ir? Vai tas tik tiešām ir? Vai tā ir taisnība? Tā gudrā atbilde būs jā un nē. Bet es domāju, tur ir tādi droši vien vismaz 3 faktori, kuriem vērts ir skatīties. Viens ir, kas tad īsti ir stress, un tur mēs varam to definēt dažādi. Bet, ja mēs domājam par to reakciju, ar kuru mūsu organisms reaģē tajā, ko mēs saucam par stresa situācijām, respektīvi par to iekšējo stresa mehānismu, tad ir vērts padomāt, kad tas stresa mehānisms ir veidojies un kāda ir tā stresa mehānisma funkcija. Un tur droši vien jebkurš cilvēks mūsdienās diezgan ātri pateiks, ka tas stresa mehānisms
mūs sagatavo cīņai vai bēgšanai. Ja? Tad flight vai fight reakcija. Un tad mazliet mazāk, bet arī daudz cilvēku atbildēs, kāpēc tas tā ir bijis? Tādēļ, ka lielu daļu laika cilvēks ir pavadījusi tādā primitīvā vidē, kur ir daudz tieša fiziska apdraudējuma. Un tad, ja mums sirds daudzās, asins pieplūst muskuļiem un mēs ātri elpojam un apgādājam organismu ar skābekli un svīstam, tad tas mums palīdz kauties vai aizbēgt situācijā, kad mums uzbrūk, tīģeris vai vilks. Bet šis mehānisms nav mainījies pārāk kopš tā laika, kad mēs dzīvojām primitīvā vidē. Savukārt tā funkcija, ko šis mehānisms veids, mums mūsdienās rēti, kad ir vajadzīga, jo birojā maz ticams vai ļoti rēti palīdzēs tāda iesaistīšanās dūru cīņā vai fiziska bēgšana projām no biroja ēkas. Mehānisms nav mainījies. Mēs piedzīvojam tās pašas fiziskās ķermeniskās reakcijas. Turklāt, ja mēs paskatāmies uz tādu vidējo mūsdienu cilvēku, tas darbs lielākoties ir sēdošs darbs pie datora, aiziešana pusdienās. Uz 3 daudz fiziskas piepūle. Nav liela fiziska piepūle, līdz ar ko no vienas puses ķermenis dara visu līdzīgi, kā tas bija primitīvā vidē, kur lielākoties mēs fiziski tiešām kāvāmies, kustējāmies, medījām. No otras puses iespējas to stresu izrēģēt tādā veidā mūsdienās nav. Tā ir viena lieta, tas tāds viens svarīgs aspekts. Otrs ir, protams, tas, ka ārējie apstākļi mums nerada stresu. Ārējie apstākļi mums nevar likt kaut kā justies, bet mēs visu laiku novērtējam to, kas ar mums notiek. Automātiski, pilnībā apzināti uzdodot jautājumu, vai tas, kas ar mani notiek, ir bīstami, un ja tas ir bīstami, vai es tikšu galā. Un mēs nevienu jautājumu, mēs arī atbildam, ka būs ok, es izgāzīšos. Viņi man noteikti vērtē, viņi noteikti padomās kaut ko sliktu. Respektīvi, nemitīgi cauri mūsu prātam rīt tāda nepārtraukta automātiska domu plūsma. Tāpēc tās arī sauc par automātiskajām domām, jo mums nav necik jācenšas, lai tās domas izdomātu. Tās tur lielākoties vienkārši ir. Un no kaut kurienes viņas nāk un ceļās. Kaut kurienes tās nāk lielākoties no mūsu pieredzes, no mūsu pārliecībām. Bet tas ir tas, kādēļ mēs rēģējam ar to stresu, ar negatīvām emocijām, ar ķermeniskām reakcijām. Mēs nereaģējam uz notikumu, mēs reaģējam uz to savu situācijas novērtējumu. Bet varbūt vēl pieliekot klāt to trešo aspektu, teica, ka šķietami mūsdienās tā stresa ir vairāk. Viņš ir visur. Cilvēki visi runā par to, ka ir milzīgs stress. Man vajag atslēgties, es nevaru to vairs izturēt. Es domāju, ka tiešām tā vide ir, vide ir ļoti mainījusies un turpina mainīties un nav kaut kādu skaidru schēmu, kā rīkoties. Turklāt, kas ir nācis klāt vēl papildus spiediens labi tikt galā ar stresu. Būt produktīvam, fokusētam un spēt vadīt sevi, smaidīt un tolerantam pret cilvēkiem, kur iespējams tev uzbrūk kādā brīdī. Un es domāju, ka šis ir tas, kas vēl pievieno, ko pētījumi parāda, ka nav tādu cilvēku, kas spiediena apstākļos uzrādītu augstāku sniegumu. Tādu nav. Ir tie, kas uzrāda pietiekami augsts sniegums spriedzes apstākļos, tie ir cilvēki, kas māca to situāciju priekš sevis pārvērtēt tā, lai viņi to spiedienu nepiedzīvot. Un ja es no mēdījiem, no kolēģiem, no ģimenes, no draugiem, sociālajiem tīkliem, ja tas vēstījums, ko es saņemu, ir, ka man ir jātiek galā, un ja es netikšu galā, tad no tā ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Es to spiedienu izjutīšu. Es izjutīšu spiedienu, jo 5 veiksmes likumi, un ja tu, lai būtu veiksmīgs cilvēks, ir tādi un tādi un tādi. Un ja tu viņus neizpildi, tad neesi izpildījis kaut kādus kritērijus. Bet patiesībā interesants tas aspekts, ko tu minēji. Mēs arī iepriekš par to esam runājušas, par to augsta spiediena rezultātā,
patiesībā var izdarīt mazāk iespējams. Kaut gan es esmu dzirdējis vēl otru viedokli. Uldis Pīlēns minēja savā grāmatā par vēlamajām grūtībām. Tādu terminu, ka tev ir tomēr sevi jānostāda situācijās, kurās tu esi spiests nedaudz vairāk iestresot. Un tikai tad tu vari sasniegt savu maksimālo vai pat ieraudzīt savu potenciālu. Kā šo salikt kopā? Skaidrs ir viens, ka ja ir nulles stress, tad sniegums arī ir uz nulli. Respektīvi, ir vajadzīgs kaut kāds optimāls stresa līmenis. Ko nozīmē optimāls? Tur nav, protams, nekādas definīcijas, jo tas ir ļoti, ļoti individuāli. Bet skaidrs, ka tā ir. Ja tas stresa līmenis ir kaut kāda vidējā intensitāte, kas nav tik liels, lai mums sašaurinātos redzes lokus tikai uz kauties un aizbēgt, bet arī nav tik mazs, lai mēs būtu tik relaksēti, ka negribētu neko darīt. Ja tas ir kaut kāds optimāls stresa līmenis, tad tās mūsu sniegums ir visaugstākais. Bet lūk, tajā brīdī, kad man prātā ir doma, ka šis, ko es tagad daru, izšķirs visu manu karjeru, vai šis, ko es tagad daru, noteiks, vai es esmu labs cilvēks vai neesmu, tad jau tas stresa līmenis ir augstāks par to optimālo. Un tad, kad tas stresa līmenis ir augstāks par optimālo, tad tas sniegums krīt. Šajā gadījumā, ja es prezentēju prezentāciju, kur es domāju, ka tā ir atkarīgs mans amats vai mans atalgojums, tad visticamāk es viņu noprezentēšu sliktāk nekā tad, ja es vienkārši ietu prezentēt. Un tad jautājums, kas palīdz tam cilvēkam nedomāt, ka no tā ir atkarīgs viņa atalgojums vai amats. Jo, ja tu katru reizi eji uz prezentāciju ar šādu domu, tad tu vienkārši sadedz. Tieši tā. Tā ir tā lieta, ka ja mēs domājam par tādu ilgtermiņa stresu, tad tu sadedz. Ko darīt? Droši vien tā dažādas tehnikas, ko var darīt, bet neejot varbūt dziļumā par katru no tām, tas droši vien ir par tādu perspektīvas maiņu vai tādas plašākas perspektīvas dabūšanu. Ja, jo es bieži vien saku klientiem to piemēru, ja tu iedomājies, ka tu esi kaut kādā skaistā vietā aizbraucis ceļojumā, vienalga, kur Parīzē vai pie kaut kāda arhitektūras pieminekļa vai pie jūras krastā. Un tad tu izvelc savu kameru un taisies nofotografēt. Un tad tu paskaties, tev pie kājām ir kaut kāds mēsliņš. Un tu iezūmojies, pietuvini to mēsliņu un nofotografē. Un tad tu atbrauc mājās un rādi mājās draugiem. Un viņiem būs pilnīgi vienalga, vai tas ir pie Eifeļa torņa vai pie vidusjūras vai Tirzā. Tas sūdiņš, kas tur ir, izskatās vienkārši pēc kā tas izskatās. Un tas ir tas, kas ar mums notiek ar visiem tādās stresa situācijās, kad mēs redzam tos mēslus, kuros mēs esam iekšā tādā pietuvinājumā un pazaudējam to perspektīvu un to lielo bildi. Viens jautājums, ko uzdot ir, cik svarīgi man šis liksies pēc gada vai pēc 5 gadiem. Vai rīt vai vispār parīt. Vai rīt vai parīt, tieši tā. Tiek sabiezināts krāsas katrā ziņā, bet tas, kur šobrīd, es domāju, ka atrodas ļoti daudzas organizācijas, un es teiktu, ka arī tāda startup vide un vispār tas strādāšanas veids šobrīd ir tāds uz pārmaiņām balstīts, ka nekas nav tik stabils kā pārmaiņas. Tad domājot par tām pārmaiņām, to pārmaiņu perspektīvu, kas notiek ar cilvēkiem pārmaiņās? Kas ir tie stūrakmeņi, uz kādiem cilvēkiem balstīties? Nevienmēr ir saprotami, kas tur ir tie grūtie aspekti un kādēļ, un kam varbūt ir vērts pievērst uzmanību. Un es domāju, tā pamatlieta ir pavisam vienkārša. Vienkārši domājot par cilvēku, par organismu, nav nekāda lielāka stresa kā pārmaiņas. Ja, mēs jūtamies optimāli, mums ir plus, mīnus vienāds, regulārs ritms, režīms. Tas mums ir viskomfortablāk. Bet tā nebūs vairāk. Jā, bet, respektīvi, ja vienalga jautājums ir, kāds savienot to, kā mēs esam fiziski iekārtoti, ar to, kas ir tā jaunā nepieciešamība. Es nezinu, man noteikti nav ideālā recepte, bet vienkārši domājot pēc tādas loģikas, droši vien, jā, mums ir pārmaiņas, kas ir tās stabilās lietas, kas paliek. Jo droši vien, ja kustās pilnīgi viss,
tad, tad ir grūti saprast, uz ko tad es balstos un kā man nenokrist zemē, ja man tur tā zeme arī kustās zem kājām. Es domāju, viena lieta, par ko domāt organizācijām pārmaiņās, ir, kas tomēr paliek. Kas ir tās stabilās lietas. Un bieži vien kaut kas jau ir stabils. Tur uzņēmuma vērtības, vai uzņēmuma mērķis, vai kaut kāds ritms. Es domāju, ka arī kaut kāds darba ritms, ka tam jābūt arī kaut kādām, cik iespējams, taustāmām, paredzamām lietām. Pēc būtības uzņēmumam vajadzētu veidot vidi, kurā cilvēki atpazīst kaut ko, kas ir un kas turpina būt. Un, ja tie vairs nav tavi kolēģi, kas tur paliek, tad iespējams tā ir kāda sistēma vai tas ir kāds process, kas tev ir pazīstams, vai kādas tradīcijas, kas atkārtojas katru mēnesi vai katru gadu, un vairāk jākoncentrējas uz to individuālo cilvēka emocionālo labsajūtu. Tieši kā uzņēmums var atbalstīt katru cilvēku individuāli. Un, tad mans jautājums, vai kā vispār uzņēmums šobrīd var rūpēties par darbinieka emocionālo labsajūtu? Viena lieta, ko organizācija var darīt pārmaiņu procesā, ir piedomāt arī pie tā veida, kā pārmaiņas tiek komunicētas. Jo bieži vien jau tajā komunikācijas veidā, gribot vai negribot, iezogas tāda visu vai neko domāšana. Ja? Šobrīd mums ir pārmaiņas, šis ir ļoti svarīgi, šis ir super svarīgi, mēs nedrīkstam izgāzties. Un tieši šis ir tas, kas to spiedienu palielina. Ja? Un ar šādu komunikācijas veidu, kas intuitīvi, es domāju, jebkuram liekas, ļoti atbilstoši. Bet rezultāts ir tāds, ka mēs visi esam stresā. Jo, protams, ja katra kļūda nozīmē būt vai nebūt, tad nebūt. Man ir ļoti daudz stresa, man ir ļoti daudz spriedzes, un man tikt galā ar to situāciju ir grūtāk. Bet kādai būtu jābūt tai komunikācijai? Kā tu to redzi? Es domāju, ka arī tajā komunikācijā tur vajadzētu būt komunicētam tas, kas tad ir tas stabilais un paredzamais. Tas, ko visi saprot? Tas, ko visi saprot, pazīstams, drošs, paredzams. Skanēs varbūt mazliet paradoxāli un dīvaini, bet es domāju, ka mazināt to konkrēto notikumu nozīmīgumu. Tas ir kontraintuitīvi. Ka, ja mums kaut kas notiek, tad jo skaļāk mēs tagad bļausim, jo lielāku uzsvaru mēs uz to liksim, jo cilvēks sapratīs, cik tas ir svarīgi un labāk tiks galā. Tā nenotiek. Ja? Pētījumi rāda pat to, ka es tagad baidos ļoti precīzi citēt, bet arī palielinot bonusu lielumu par konkrētu sniegumu, sniegums krītas. Tāpēc, ka tas ir paradoxāli, super paradoxāli. Jā, bet sniegums krītas, tāpēc, ka tajā brīdī cilvēkam visu kognitīvā, respektīvi tā domāšanas enerģija aiziet domājot par naudu, un ka tagad ir ļoti svarīgi noperformēt. Atpelnīt to, ko tev sola. Jā, un tas sniegums mazinās. Tas ir tas paradoxālais. Es domāju, ka viena lieta, ko organizācija var, protams, darīt, un kas nav nemaz tik vienkārši, īpaši vienkārši tas nav, ņemot vērā, ka ir jārisina tie biznesa jautājumi, un tās pārmaiņas jau nav droši vien vienkārši pārmaiņu pēc. Ir pētījumi, ir informācija, droši vien, jo izglītotāk mēs ejam cauri tām pārmaiņām, jo to komunikāciju var arī pielāgot atbilstošāk tai konkrētai situācijai. Vai darbinieks, kurš prot atpazīt savu stresa cēloni un vadīt to, viņš ir produktīvāks? Mēs varam teikt, ka tas cilvēks, kurš to saprot, arī labāk performēs. Cilvēks, kas to saprot, un ja tas cilvēks vēl ir apguvis veidu, kā palīdzēt sev nomierināties, viņam būs lielāka iespēja sasniegt savu potenciālu. Stress netraucēs uzrādīt to augstāko sniegumu, ko es esmu spējīgs. Tā ir tā lieta. Protams, ka vienkārši stress mums ļauj parādīt to, ko mēs varam. Tajā situācijā, kad tas ir vajadzīgs. Tad tu saproti patiesībā, ka tu vari pārlikt pār divmetrīgam žogam, nevis stāvot blakus viņa bez tā suņa, kas tev skries no aizmugures, tad neuzzinās, ka tu vari pārliekt. Ja mēs uzņēmumā neizglītojam cilvēkus par to, kas ir tavs stress, kā tu ar to vari rīkoties, kā tu vari
atpazīt un to likt lietā, tad ieviešot pārmaiņas, mēs būtības nostādām visus darbiniekus pie geometrīgas sienas un pasakām lec. Taču kāds to zina, kāds to nezina, un tad lielākā daļa vienkārši ieskrien pieri sienā. Jo viņi nezina, kā to izdarīt. Un šajā gadījumā viņi sadeg, atkrīt, jūtās nevērtīgi, nevajadzīgi, jo viņi vienkārši nemāk rīkoties. Tad palīdzēt cilvēkiem zināt. Vai tev ir kāds tāds veiksmes stāsts, varbūt no kāda uzņēmuma, kur šie cilvēki tiešām arī apgūst to stresa vadīšanas prasmi un arī strādā labāk? Ko man gribās pieminēt, kas nav tāds mūsu veiksmes stāsts, bet man liekas, izcelšanas vērts, lai varbūt ilustrētu to, ko tu saki, kādā veidā tā emociju vadība vai stresa vadība ir saistīta ar sniegumu. Droši vien virknē cilvēki būs dzirdējuši vai lasījuši grāmatu The Power of Habit, ieraduma spēks, un tad ļoti salda sajūta lasot to stāstu par Starbucks, kur kafejnīcu tīkls, kam strauji paplašinājās, kam vajadzēja personālu, un tas, ko viņi konstatēja, ka, protams, nav tā, ka pie viņiem meklē darbu tieši tādu klientu apkalpošanas spīdekļi, kas nāca pie viņiem, ko viņi varēja atlasīt. Tie bija cilvēki, kas bieži vien bija spējīgi noturēties skolā vai kaut kādās citās darba vietās. Ko viņi darīja, bija uzlika ļoti lielu fokusu tieši uz šīm pašregulācijas prasmēm. Tādā līmenī, ka nevien tāda akadēmija un treniņi dažādos līmeņos par šo, bet arī līdz tādam līmenim, ka tiem darbiniekiem tā vietā, lai nakts laikā nosaukt ēdienkarti, viņiem vajadzēja atbildēt uz jautājumu, ko tu darīsi, tad, kad tu būsi nikns. Ko tu darīsi, ko tu teiksi, ko tu sev teiksi. Nostāda stresa situācijā, lai palīdz saprast, kā tu reaģēsi. Un tas, kas tur notika, droši vien, ka mēs varam ticēt, mēs zinām, ka Starbucks eksistē, mēs zinām, ka... Un tas, kas notika, šādā veidā trenējot, liekot uzsvaru tieši uz šo prasmi, viņi neatlasīja gatavus cilvēkus, bet viņi apmācīja tieši šīs konkrētās prasmes, kas, protams, pa ķēdīti ietekmēja klientu apmierinātību. Un tas tā kļuva par tādu viņu konkurējošo priekšrocību. Turklāt, ja mēs domājam no tā darba devēja viedokļa, tajā brīdī, kad tu darbinieks, kurš līdz tam dzīvē ir, kā tu teici, kuram nekas tur daudz nav izdevies un kurš ir pametis, nekur īsti nav spējis noturēties, kad viņam ir bijusi iespēja piedzīvot tajā darba vietā to veiksmes stāstu, ka viņš tur nevien noturās, bet arī izaug. Tas droši vien ir tāds kārtīgi lojāls darbinieks. Kas būtu tie argumenti, ko tu palīdzētu, kas palīdzētu vadītājiem apzināties, ka šis reāli man darētu? Jā, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti labs un ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Kā parādīt to nozīmību arī tādā kompānijas vadības līmenī. Manuprāt, tomēr tas sākums pirms mesties pārdot to ideju par stresa vadības treniņiem vai kaut kādiem citiem stresa risinājumiem organizācijā, ja tomēr sākt ar izpēti, jo nav vienas formulas, nav vienādu vajadzību, un šī, manuprāt, šis ir tas posms, kas, manuprāt, ir kritiski svarīgs un kas bieži vien tiek pārlēkts, kam tiek pārlēkts pāri. Saprast, stress. Stress ir visiem, tas būs diezgan nepopulāri teikt, ka nav stresa. Un biežākais tas iebildums ir, ka tev pašam jātiek galā ar savu stresu. Mēs tev maksājam algu. Jā, tas ir ļoti bieži. Bet tad ir droši vien tam HR cilvēkam arī jāspēj atbildēt. Lai manī klausītos, tad man ir jāspēj atbildēt, labi, bet kur tad tas stress parādās tajos biznesa rezultātos? Un tad tur ir dažādas tās ķēdītes, kādas var parādīties. Mēs varam analizēt, kāda ir darbinieku mainība, mēs varam analizēt, kāda ir biznesa rezultāti, mēs varam analizēt, kāda ir klientu apmierinātība, kādas ir slimības lapas, cik daudz, kāda ir tā dinamika. Vai strādāšana no mājām arī varētu to parādīt? Strādāšana no mājām, tas ļoti jautājums par to, kāda ir tā organizācijas kultūra un vide, un vai tā ir tāda bēgšana, vai tas ir tāds
foršs risinājums, kas iet kopā ar Kā to, kā mēs gribam. Un tur atkal nav viena atbilde, jo tas ir atkarīgs no organizācijas. Un tad, kad mēs esam izpētījuši, tad jau mēs varam precīzāk redzēt un pamanīt, ka, rekur mums te ir kaut kas ar produktivitāti vai kaut kas ar klienta apmierinātību. Es teiktu, ja jautājums ir par produktivitāti, tad tur tie iespējamās problēmas varētu būt daudzos virzienos. Bet ja mēs redzam, ka klientu apmierinātības rādītāji ir zemi, tad, protams, jautājums, cik darbinieki pārzina produktu vai pakalpojumu, vai ir visi procesi vietā. Tas ir kaut kādas citas lietas, kas ietekmē to. Bet ja mēs to izslēdzam, mums katrā ziņā ļoti svarīgi būtu apsvērt, vismaz hipotēzes līmenī, ka tas ir saistīts ar darbinieku stresa līmeni. Un tad jau tālāk jautājums, no kā tas stress, vai tas ir no procesiem, vai tas ir no mūsu neprasmes tikt galā, vai no vadītāja, vai no vadītāja uzdevumiem. Jā, vai no tās pašas organizācijas kultūras. Jā. Kas iesaistās tajā pētījumā? Tas nav tikai HR iniciēts, tas noteikti ir arī vadītāji, kopā ar vadītājiem, tāda izpēta, dziļā izpēta. Jā, es domāju, ka tas ir. Respektīvi, mēs esam veikuši kopā ar Lego, kopā ar Maiju Dobeli. Mēs veicām tādu, manuprāt, ļoti vērtīgu pētījumu Baltijā, kur vienā no pētījuma daļām mēs arī mērījām to, kā iet kopā vadītāju, tā kā organizācijas vadītāju attieksme pret mācībām ar dažādiem organizācijas darbības rādītājiem. Un tie rezultāti bija interesanti un es teiktu pat pārsteidzoši pārliecinoši par to, ka tā organizācijas vadītāja iesaiste un attieksme pret mācībām, kā tas ietekmē organizācijas darba devēja tēlu, personāla mainību. Tad daži piemēri, par to pašu stresu. Ja organizācijas vadītāja pārliecība ir, ka stresa mācības ir kaut kas tāds, kā tu teici, ar ko jātiek katram pašam galā, vai par ko mēs varam domāt, tad, kad viss cits ir noklāts un ja mums tur paliek pāri naudiņa. Vai arī tad tajā gadījumā, ja tiešām cilvēki izdeg un mēs redzam, ka cilvēki nenāk uz darbu vienkārši, jo viņi vairs nevar atnākt. Jā, tur bija konkrēti apgalvojumi, ko mēs mērījām, bet šis bija viens no tiem. Vēl bija arī, man liekas, vēl viens, kas korelēja ar tiem darbības rādītājiem, bija tas, ka līdzīgi, ja vadītājs uzskata, ka ir vērts ieguldīt tikai labākajos darbiniekos, mācību ziņā ir vērts mācīt tikai to, ko man vajag šobrīd, bet neko vairāk un neko uz nākotni. Šis viss bija negatīvi saistīts pozitīvi saistīts ar personāla mainību. Tad personāla mainība bija augstāka un negatīvi saistīta savukārt ar darba devēja tēlu. Un šis ir, man liekas, tāds viens svarīgs, ļoti aktuāls arī elements un iespējams tu prasīja par to, kā tad pārdot, kā tad HR-am pārdot šīs tēmas organizācijas vadībai. Es teiktu, ka īpaši tādā klienta apkalpošanas jomā, mazumtirdzniecībā, kur šobrīd, manuprāt, viena no tām galvenajām HR problēmām ir personāla mainība. Personāla mainība un personāla trūkums. Mainība, izdegšana, slimošana. Jā. Un tad es redzu, ka ja ne citādi, tad kaut vai šajā tāda darba devēja tēla veidošanas un uzturēšanas ziņā domāšana un rūpes par darbinieka veselību, gan fizisko, gan psiholoģisko. Tam ir paķēdīti liela ietekme pēc tam uz to biznesa rezultātu. Ja man tie darbinieki noturās, ja tie darbinieki ir produktīvāki un mazāk slimo, tas tiešā veidā ietekmēs to, ko tad es beigās nopelnu. Ja mēs, piemēram, mācām stresa mācības, un kā to izmērīt? Atkal, tas ir grūti. Tas ir grūti, jo, protams, ka tur ir dažādi
ko pētījumā sauc par sajauktajiem mainīgajiem, vai ne? Nu, mēs varam mērīt biznesa rezultātu, kas būtu ideālākais mērījums, ko mērīt. Protams, ka to ietekmē ne tikai stress, bet viss kaut kas cits. Mēs varam mērīt klientu apmierinātību, mēs varam mērīt darbinieku, dažādu darbinieku apmierinātības indeksi. Ir arī noteikti specifiskāki veidi un aptaujas un dažādi mērījumi, ko var izmantot, mērot darbinieku stresu, bet tas, protams, prasa organizācijas diezgan lielu fokusu šajā. To nospraust kā prioritāti un atrast to atbilstošāku veidu, kā to mērīt. Lai no kāda tāda stresa vadības risinājuma būtu jēga, kaut kādam atskaites punktam ir jābūt, un tas ir jāmēra, bet tas ir svarīgs un grūts uzdevums organizācijai atrast, kas ir tas atbilstošākais veids. Ja? Jo stress nav kaut kas tāds viendimensionāls, lai mums derētu kaut kāda viena atbilde vai kaut kāda random atbilde jebkurā situācijā. Jā, jo no stresam ir vairāk cēloņi. Ja tev ir milzīgs darba apjoms, tad tas ir organizācijā kopumā. Tev ir ļoti, ļoti daudz darba un jāspēj izdarīt. Protams, te var palīdzēt arī stresa vadības risinājumi, kā tu uztver tos savus darba uzdevumus, par ko mēs runājam pirms tam, ka vai tas tevi nogalinās. Ja tu domā, ka tas tevi nogalinās, tad tev ir milzīgs stress un tu no tā bēdz. Un tad visticamāk, tu vai saslimsti vai meklē kaut kādus citus veidus, kā nebūt darbā. Manuprāt, vēl viens diezgan jauns termins ir slimot no mājām. Cilvēki strādā, jo viņi ir nedaudz apslimuši, un tad viņi slimo no mājām, jo tādā veidā nav jāņem slimības lapa. Bet kas ir vēl tie veidi, kā uzņēmums var rūpēties par darbinieku, kā to emocionālo labsajūtu? Viens ir mācības, ko vēl var bez mācībām darīt? Es teiktu, ka mācības ir, mācības ir kaut kas plašs, bet kam es ticu, droši vien aizvien mazāk un mazāk ir tādi atsevišķi pasākumi, kas ir orientēti uz to, ka mēs tagad aši savedīsim kārtībā tās stresu mūsu organizācijā. Ja? Un tas ir, es mazliet iesmēju par to, bet, protams, ka tas aizvien ir tāds biežākais pieprasījums. Mums ir stress, vai jūs varat mums novadīt vienas dienas stresa vadības mācības, vai mums ir pasākums, vai mēs varam dabūt kaut kādu nelielu piedevu pie tā pasākuma par stresu. Un tas, protams, nekaitē. Un ir ok, un mēs varam izglītot cilvēkus. Un tajā pašā laikā, ja mēs domājam par kaut kādu paliekošu risinājumu, tas nav nekāds paliekošais risinājums. Tas, kam ir kaut kāda varbūtība strādāt, ir tad, ja mēs domājam pirmkārt tādā kompleksu pasākumu procesu līmenī. Jā, tas ir viens. Otrs vēl dziļāk, kad mēs to integrējam ar organizācijas stratēģiju un saprotam, kā tā organizācijas kultūra mums palīdz vai traucē tikt galā ar stresu. Tad, kad mēs esam stresā, mēs visi esam vienlīdz muļķi, ja tā var teikt, neatkarīgi no tā, cik TED Talk mēs esam dzirdējuši vai cik seminārus mēs esam apmeklējuši. Mums visiem tā informācijas apstrādes spēja sašaurinās. Un mēs spējam atcerēties vai uztvert pavisam vienkāršas instrukcijas. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lai es varētu tajā konkrētajā situācijā, kad es esmu sacepusies, kaut kā veiksmīgi norēģēt, kas ir tas mājasdarbs, kas man ir jāizdara. Man pirmkārt sev jāpazīst tik ļoti, lai es pamanītu, ka man savelkas rokas dūrēs, tad es esmu dusmīga. Tad man jāzina, ka es zinu, ka tad, kad es esmu dusmīga, es mēdzu sarunāt visu kaut ko es pēc tam nožēloju. Un tad man vēl jāzina, ka vienīgais, kas man palīdz, ir, ja es sev laikus pasaku stop. Es zinu šo, un ja es esmu pielikusi pie datora sarkanu pogu stop, tad tajā brīdī ir diezgan liela varbūtība, ka es šito atcerēšos. Ja man to izdosies izpildīt vienu reizi, liela varbūtība, ka es to ietrenēšu, izpildīšu ar otru, trešo reizi, liela varbūtība, ka tas strādās. Ja? Tas skan ļoti vienkārši, tas ir viss, līdz kam ir jānonāk. Tad prasme apzināties sevi daudz vērtīgāk nekā zināt statistiku un analizēt to. Tāpēc ir vērts padomāt, kā
kā tad izveidot to darba vidi tādu, kurā cilvēki jūtās labi un viņi vēlās nākt uz darbu, un ka viņi paši var strādāt pie tā, bet gan arī uzņēmums var dot šo atbalstu un nodrošināt cilvēkiem iespēju atrast tās tehnikas un tos ceļus, par ko Maruta tu sākumā teici, varbūt pamainīt. Neiet uz pirtiņu, bet iet uz citu sev ērtu un saprotamu vietu, taču tas prasa laiku. Līdz ar to ir jārēķinās, ka šāda veida aktivitātes prasīs laiku. Paldies, Maruta, ka tu biji šodien ciemos HR podkāstā. Paldies par iespēju izpausties. Beigās, lai cik sarežģīta organizācijā strādā cilvēki. Un mums patīk domāt gudri, runāt gudri un sarežģīt lietas, bet beigās tas, par ko mums dažreiz kauns runāt un negribas runāt, bet beigās ļoti bieži daudz ko mūsu dzīvē ietekmē tās mūsu emocionālās reakcijas. Un, ja mēs katrs paskatāmies uz sevi, mēs droši vien labāk varam saprast arī citus. Un, ja organizācijā strādā cilvēki, tad droši vien, bet pilnīgi noteikti tie principi ir vienojoši mums visiem. Manuprāt, vienkārši lielisks novēlējums un komentārs, jo viss sākas un beidzas ar cilvēkiem. Tas ir bizness ir ar cilvēkiem, un mēs viņu veidojam ar cilvēkiem. Paldies, Maruta! Paldies!